Sierretāls jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar polimēro materiālu ražošanu un bezšūju grīdu klājumu izveidi. Poliuretāna sistēma UT10 ir ļoti efektīva, ja jums jāuzlabo vecas noliktavas, ražotnes vai servisa betona grīda. Uz kāpnēm vai pārtikas veikalā klājumam jābūt salīdzinoši biezam, ar iestrādātām kvarta smiltīm vai PVA pārslām jeb čipšiem. Privātajā garāžā dažreiz pietiek tikai ar parastu epoksīdu krāsojumu. 6-7 gadus atpakaļ sākām sadarbību ar firmu Flowcrete. Ir epoksīds uz ūdens bāzes, kas ir paredzēts vājākām slodzēm. Taču tur var iestrādāt iekšā PVA pārslas, jeb tautā sauktos čipšus, un beigās iznāk šāds teklājums, vai iestrādājot iekšā kvarta smiltis, var iegūt tātad šādu teklājumu, kuri abi divi ir ievērojami stiprāki par šo teklājumu. Tīrais epoksīds, tas ir paredzēts jau lielākām slodzēm. Zilais epoksīds, kas ir paredzēts baseiniem. Šis te dekoratīvais akmentiņu klājums ir vairāk tā kā āra terasēm, baseiniem, lieveņiem un citur. Otrais ir poliuretāns. Tas raksturojas ar lielu termisko un ķīmisko izturību. Iestrādātiem sudraba joniem tas veido antibakteriālu klājumu, un to var pielietot pārtikas un farmaceitiskajā rūpniecībā, kā arī slimnīcu operāciju zālēs. Akrils jau ar iestrādātām kvarta smiltīm krāsainajām, ar ļoti ātru cietēšanas laiku. Turklāt tas arī ir ķīmiski izturīgāks par epoksīdu un poliuretāna klājumiem. Ceturtais ir gumijas paklāji. Pirmspēdējais ir traffic lines. Tas ir elastīgs un izturīgs neslīdošās grīdas flīzes. Esam uzsākuši eksperimentus un atraduši paši savu recepti teraco grīdai uz poliuretāna bāzes, kas ir tikpat estētiski pievilcīga un izturīga kā konkurenti piedāvājumi, taču par pievilcīgāku cenu. Mūsu materiāls un konsultācijas var saņemt Teikā, Dzerbenes ielā 27, ieeja no Krīvielas. Vairāk informācijas varat saņemt www.ritols.lv.